Otrais posms. Bija treniņos? Bija divos, jā, aizbraucis. Un kā zivs ir? Kā zivis ir. Asars ir, zandarts ir, mazais zandarts. Pilns. Vai ņems sacensībās, te jau redzēs. Uz kuru vietu mēģini tēmēt? Top 6 vajadzētu būt tā kā. Jā, un kur tu domā maukt? Zaķeni. Un pēc tam? Te jau redzēs, skatīsies, domās uz vietas. Ar ko ķersi? Sākumā būs 4 rotiņš, aktīvais asaris, pēc tam pāries atvadā. Jāsos 10 asari, jāmēģina kādu līdzi ieskaldīt, un tad jau vakarā pakas zandartam 1, 2. Un ja viss aies, tad jau būs labs rezultāts. Jūnijas un ir klāt kārtējs Lucky John Street Fishing līgas posms, nu jau 2. Un šis ir interesanti, ka šis būs vakara posms. Starts būs 2:30 un finišs 10. vakarā. Tā kā domājam vairāk pa zandartiņu, tie arī ieskaitē ir 8 gabali, 10 asari, 2 līdekļus. Bet, teiksim, tāds zandarta vairāk posms un asari tepat Rīgas sirdī. Esam uz AB Dambja un pēc nepilnām 20 minūtēm starts. Tā kā būsim tur, paši arī atklāsim street fishing sezonu, paķersim zivs, cerams, kaut kas trāpīsies un sakojam līdz dalībniekiem. Treniņos bija priekš šī posma? Priekš šī nē, vēl nav sanāca, tagad tāpēc saku tāda taustīšanās nedaudz, jo Rīga ir zinām pa lielam tās vietas. Uz kuru galu brauks tad? Nu, tagad doma ir uz Ķīpsels puses. Un pēc tam? Pēc tam iespējams jauno promenādu, tur nav makšķerēts daudz, jāpārbauda, kas tur ir. Tas nav Latvijas čempija, tā zona, bet gribās tur pastīties. Un uz ko ķersi? Droši vien, kad sākumā ar džigu, džigs atvada, mazais džigs atvada. Sāks ar zandartu, ja? Nu, vai cerēs uz kaut ko? Sākšu varbūt ar asaru arī piezojās zandarts un tad kaut kā skatīsimies. Treniņos bija? Melot vai teikt taisnību? Teikt taisnību vēlams. Tikai taisnību, jā. Nebija treniņos, bet Rīgā ir būt. Kaut kādas jūtiņas zina, kur tā kā jābūt, jā. Pamēģinās. Varbūt kaut kur. Kaut kāds plāns tev ir? Noķersim sākumā 1, jā. Un tālāk? Tālāk, līdz 10, jā. Ar ko ķersi? Man gaļas tārpi, kas man te visu kaut kas motiļi līdzi, jā. Viss pēc kārtas. Slieka sarakšu. Nu, viestur, kā tev iet pagaidām? El Clasico nestrādā. Standarta vieta Rīgā, gaidām 0. Galīgi nav. Treniņos bija? Bija vienā treniņā pašā vakarā bija iebraucis Žanīt, mēģināja atrast, bet tā arī neatradu. Freestyles tagad, ja? Tagad jā, bet tās ir standarta Rīgas vietas. Viņām vienmēr jāstrādā būt. Ar ko tu ķer? Otvad. Šobrīd? Jā. Aseri. O! Jā. Nai. To tikai tu dari kā rauj nost, vai ne? Nē. Tu esi kaut ko noķers? Nē, es neko norāvis vēl. Bet tagad norāvi laikam? Nē. Domāju, ka nē. Ar kādiem mānekļiem ķer? Otvad, Empro. Empro, ja? Kāda krāsa? Izmēģināju tumšo. Nebija. Jā, norāva laikam. Nē, norāva. Tagad uzliku amberu.
Bet tūlīt atkal jāmaina. Jāatrod tā pareizā krāsuma. Šitas šobrīd neiet. Normāli 20 grami, normāli tālu var iemest, viss kārtībā. Kā tev pagaidām iet? Pagaidām man ir 5 asarīši. Šeit? Nu, principā jā. Nemelošu šeit. Nu, tāds diezgan ok sākums. Tāds. Kāds tālākais plāns? Aizvērt asarīt un tad mēģināt vai nu uz līdekli vai zandartu. Kurā vietā mēģinās? Nu, to es vēl pats, ja godīgi nezinu. Bet tepat kaut kur, ja? Atkarīgs, cik es ātri aizvēršu asarīt un attiecīgi, kura būs vieta tuvākā, tā kā līdeku vieta, piemēram. Jo, nu, es domāju, tagad līdeku pa dienu, kad saule augšā var mēģināt, protams, bet es palikšu pie stabilā asarīša sākumā un tad mēģināšu. Un uz ko tu ķer? Uz gumijām. Kā nenoķert zivis? Dalībnieki ķer. Nav nekas tāds baigi spīdošs. Kā mēs gaidījām, jo vakara posms pagājušo gadu vismaz bija ļoti ražīgs un zivīgs. Tad šogad, pēc rezultātu tabulas skatoties, ir samērā švaki. Arī šeit mēs esam Ķīpsalā pie Svētā staba. It kā te vakar bija tā, ka 30 asarīšus var mierīgi noķert, mierīgi. Tad šodien es jau te īsti neesmu par copīti dabūjis. Nu, varbūt viena bija. Bet mēs jau pie zivs neesam tikuši. Nu, kā parastā Rīga ir interesanti. Ir straume, nav straume. Nu, tagad straumīti paliek mazāka jau. Pa dienu bija jaudīgāka. Protams, ir saucamās spiediena izmaiņas. Spiediena tagad nolēkāja augšā vajā, un izskatās, ka zivtiņa mazliet aizvērus muticiet. Bet, nu, tas ir standarts. Bet ir, kas jau ir noķēruši 10 asarus, ir pāris līdeciņas noķerts, kaut kādi zandartiņi ir trāpījušies. Bet, nu, tagad tuvojās 6:00, nu, drīzumā vajadzētu sākties arī tā saucamajā vakara copītē. Nu pastāst, kā tu noķēri to asaru, ko tu ķer? Noika. Tas ir pa lielam ošelūra kopija. Ošelūra kopija vai noikas kopija? Nē, šitā ir noika, kas ir ošelūra kopija visdrīzāk. Jo labākie mānekļi ir ošelūra. Treniņos bija? Nevienā. Šoreiz, diemžēl, nenopietni attieksmi. Atvadā ķer? Tagad jā, visi iepriekšējie uz Ridge Wobblerīti Twitchā. Pa lapiņām, pa lēpenēm. Kāds plāns tālāk? Laikam otra puse. Rīgas kanāls varbūt, ja vēl asari veidzēs. Ja nē, tad Lielā Daugava. Zandarts uz šito pašu. Vēl laiciņš bišķi ir. Gan jau pamodīsies tā zivtiņa. Skatoties rezultātus, nav baigi aktīvi. Cik tev zivis ir? 11, 12 asari. 10 ieskaitē ir. Asaris ir aiztaisīts protokols ciet. Ko tu tagad mēģini noķert? Līdeku. Ja nebūs tuvākajā pusstundā, tad skriešu uz zandartu. Mēģināšu 2-3 pielsīt. Vai protokolā bišķiņ punkti krājāt? Treniņos bija? Biju vienā, jā, uz 3 stundām. Bet, principā, paskatījos tikai tīri asari un zandartu, vai ir ienācis iekšā no jūras, vai nav.
Redz, kā daudz jauniešu baidās piedalīties, ko tam mēs ar pieaugušajiem, Reikur. Jā, ne tikai bērni baidās piedalīties, bet arī pieaugušie, bet ir ok. Un Reikur viens jaunietis, 3. vieta, Kārlis Vilisters. Mārtiņš Kampāns, 2. vieta. Uzvarētājs Aigars Zumbergs. Aplausīt! Prezidents laikam visu dienu mūs vēroja. Bija interesanti. 2. posms noslēdzies. Zandarti bija arī Lībeks un Asari, mazāk lielāki. Ko tagad pauzīt aptuveni mēnesi, un tad tiekamies 3. Lucky John Street Fishing līgas posmā. Paldies, ka skatījies! Līdz nākošai reizei!